vēlos iepazīstināt ar Zāļu valsts aģentūras medicīnisko ierīču nodaļas mērķiem, uzdevumiem un atsevišķiem dokumentu apreces piemēriem vigilants un pēctirgus uzraudzības jomā. Tātad varbūt vienosimies, ja es kādreiz arī sarunās teikšu, ka MI, tad tas būs domāts medicīniskās ierīces, un IVDMI tad būs in vitro diagnostiskās medicīniskās ierīces. Nu, kas tālāk notiek? Es tieši, kur rādīju šito? Labi. Nu jā, kopš ar 1 gada intervālu mums spēkā ir no pagājušā gada 26. maija regulas, 745. uz MI un 746. uz IVDMI. Tad vigilants procedūras, sistēmas procedūras attiecīgi aģentūra no tā brīža nodrošina atbilstoši minētajiem normatīvajiem ietvaram. Savukārt, negadījumu, vēl tas pats varēja palikt principā labi. Tad, tāds sanāk tā, ka negadījumu savukārt izskatīšanas procedūras Latvijā mēs skatām tomēr atbilstoši jau šī gadā 15. augustā pieņemtajiem 461. medicīnisko ierīču un 10. oktobrī pieņemtajiem 582. in vitro diagnostisko medicīnisko ierīču noteikumiem. Labi, tad mēs varam. Kādi ir galvenie uzdevumi vigilants pēctirgus nodrošināšanas jomā mums ir? Primārais tomēr uzdevums ir nopietnu negadījumu izmeklēšanas uzraudzība un papildus arī veicot šo uzraudzību risku izvērtējums. Par risku izvērtējumu es vēlāk mazliet skaršu, tas atspoguļojas arī ziņojumos, ražotāji atsūtītajos negadījumu ziņojumos, tā sauktajās MIR formās. Tie visi nopietni negadījumi, par kuriem ražotājiem ir jāziņo, kuru viņš ziņo sūtot kompetentai institūcijai, proti mums savu ziņojumu, par notikušo tātad šajā te ražotāja negadījumu izmeklēšanas MIR formā. Labi, nākošais ir tāda, ir vēl arī bez šiem te MIR ziņojumiem, ar tiem noteikti jūs esat sastapušies, kā tirgus dalībnieki, bieži vien ražotāji mums arī atsūta izplatītājiem, bet vēl eksistē arī tādi ziņojumi, kuriem varbūt jums nav bijis sastapšanās, tie ir tendenču un periodisko apkopojošo ziņojumu izvērtēšana, ar ko mēs notarbojamies. Kopumā mēs arī veicam vispārīgi vigilants datu analīzi, jo, ja mēs redzam, ka, piemēram, vienreizējās lietošanas pirmās klases drošības līdzeklis pacients atsūtas signālu ziņojumu, pēc tam neseko šādu signālu ziņojumu ķēde, visreālākais ir tomēr, ka tas ir bijis pārpratums, risku izvērtējumu grūti ir veikt, noteikti, bet seko šādu ziņojumu mēs saņemam no citām kompetentām institūcijām un iesaistīt ir viena tā pati sērija, tad mēs varam sekot izsekojamību, uzsākt arī risku izvērtējumu. Tas būtu teiksim, par šo vigilants datu analīzi, ar ko mēs notarbojamies. Vēl arī, protams, kā uzdevums mums ir dalību koordinētā izvērtēšanas procedūrā, pēctirgus uzraudzības ietvaros, kā aģentūra, kā jebkurā citas kompetentās institūcijas, mēs saņemam no visām Eiropas Savienības tirgus dalībniecēm kompetento institūciju ziņojumus, operatīvos drošumas paziņojumus klāt viņiem, tādi ziņojumi tiek tālāk pasūtīti ārstniecības iestādēm un izplatītājiem. Ar šādiem ziņojumiem pēctirgus uzraudzības ietvaros jūs nodarīsies sastapušies, ja kaut kur ar jūsu izplatītajiem medicīniskām ierīcēm vai IVD ierīcēm ir noticis negadījums kādā no Eiropas Savienības valstīm, tad mēs skatāmies, vai ierīce nav izplatīta arī mūsu tirgū, vai ražotājs nav noteicis šai ierīcei kādas koriģējošas drošības darbības. Kaut vai tā ir tikai instrukcijas maiņa dažkārt un tās lietas, bet tās arī tiek klasētas kā negadījums, un mēs viņu skatām. Protams, sadarbojamies attiecīgi tālāk ar visām negadījumā iesaistītajām pusēm.
tā dokumenta apmaiņa tāda notiek garantēti, ka mēs nosūtām visām iesaistītajām pusēm. Nu, vēl arī viens vārds par to, ka mēs aģentūra piedalās MDCG medicīnas ierīču proti koordinācijas darba grupā. Tas ir sapulcs. Pēdējā gadā sapulcs attālāk notiek samērā bieži reizi kvartālā, kā arī ikmēneša telekonferences, kurās mēs skatām aktuālos notikumus. Konferencē, kurš var sniegt savu informatīvo pieprasījumu, un tālāk mēs skatām, vai citās valstīs mūs interesē, jo nav šāds negadījums noticis. Tālāk tad mēs varam veidot šo izsekojamības ķēdi un skatīties, vai tomēr nav kāds negadījums paslīdējis garām. Tāda ir viena no darbības funkcijām šī koordinatīvā sadarbība starp kompetentām institūcijām. Nākošo. Tālāk arī, protams, attiecīgi informatīvā satura nodrošinājums tīmekļu vietnēs. Te mēs, protams, bez Latvijas valsts medicīnisko ierīču reģistra elektroniskā datubāzes Latmet tiek šie paši drošuma paziņojumi, ko mēs sūtām arī Latvijā ir ierīces, bet ja arī viņa nav, mēs saņemot šos kompetentās institūcijas paziņojumus un klāt šos FSN, viņi tiek publicēti mūsu aģentūras tīmekļa vietnē, var iepazīties ar aktuālākajiem notikumiem, kas notiek tirgū. Labi. Nu, tātad, lai šos te mērķus, ko es nosaucu un uzdevumus piepildītu, mums ir vigilances un pēctirgu uzraudzības ietvaros zināms dokumentu kopums, ar ko mēs darbojamies. Pēctirgus uzraudzības jomā. Nu, te man jāsaka ir tā, ka mums ir 3 eksperti ar te pēctirgus uzraudzības jomu nodarbojas vecākais eksperts Silvija Kaugere. Es nodarbojos ar vigilances jomu. Nu, te ir tie dokumenti, kas varbūt jums ir zinām, tādi kā FSCA ziņojumi par korektīvām drošības darbībām. Tātad, proti, tas ir tas ziņojums, kas nāk ar šo te ražotāju operatīvo drošības paziņojumu. Un šis dokuments tiešām ir ražotāji inicēts, kad jau notiek kādas korektīvas darbības noteikts medicīniskai ierīce. Nākošais dokuments ir šis te periodiski atjauninātie ziņojumi. Nu, tas dokuments savukārt tirgus uzraudzības ietvaros ražotāji informē kompetentās iestādes un tad savstarpēji vienojoties, ja mums jau ir bijis kāds FSCA ziņojums un atnāk atkārtotās par jau notikuši negatīvi, kas ir identificēts un noteikts, kuram ir jau pamatcēlonis. Ja mēs zinām, kāds ir pamatcēlonis, tad mums ļoti viegli to negadījumu pāraudzīt un izvērtēt ražotāju darbības. Un tiek vienošanās, ka ražotājs sūta šos tā sauktos periodiskos atjaunojumos ziņojumus. Faktiski regulās vigilants pēctirgus uzraudzības darbības ir aprakstītas, kā atsevišķi dalīti procesi, un tā arī, kā es minēju, mūsu darbs var organizēts nodaļā. Viens vecākais eksperts nodarbojas ar klīniskiem pētījumiem, viens eksperts nodarbojas ar vigilants lietām, un vēl viens eksperts atsevišķi ar pēctirgus uzraudzību. Nedaudz plašāk par pašiem vigilants dokumentiem. Tātad, nu, te ir 3 dokumenti, kā jau mans pieminētais šis te ražotāja ziņojums par nopietniem negadījumiem, tā arī viņš precīzi tagad ir nosaukts, nevis vienkārši tas ir ražotāja negadījumu ziņojums kā arī agrāk, bet ražotāja ziņojums par nopietniem negadījumiem ar medicīniskajām un ar IVD ierīcēm. Tāpat arī ir ziņojums par tendencēm, tendenci ziņojums un periodiskais apkopojošais ziņojums. Tālāk, lūdzu. Tātad ražotāju tendenci ziņojums. Viņu var brīvi arī atrast Eiropas komisijas mājaslapā, lejupēlādēt, iepazīties ar viņu. Tas ir ziņojums tāds uz tālāk uz 3 lapām, ko par tendencēm sūta ražotājs. Un te faktiski ir tāda dilemma nedaudz izveidojusies tirgū, kā ražotājiem ļoti izdevīgi sūtīt negadījuma ziņojumu un nevis tendenci ziņojumu, jo tendenci ziņojumi varētu būt teorētiski ļoti bieži. Ir dažas ierīces, pašpārvaldes ierīces, kurām ir tikai kaut kāda lietotne, un tur ir nelielas izmaiņas, un bieži vien lietošanas kļūdas, kuras ir viņš aprakstījis lietošanas pamācībā ražotājs, un tas būtu klasisks tendenci gadījums. Tendenci ziņojumu nākošo, ja? Tendenci ziņojumu, tātad, ja viņš nosūta ražotājs,
šie ziņojumi, viņiem būs jāparādās uz Eudamed, nākotnē Eudamed moduļu ietvaros. Visi ražotāji savu ziņojumus ievieto šifrētā M2M, tātad mašīnai veidā, XML formātā, un tendenci ziņojumi uzkrāsies, un paziņotāja institūcija redzēs, ka ļoti daudz tendenci notiek ar ierīci. Mūsu interesēs ir uzlabot arī kaut kur tomēr sekundāru ierīces kvalitāti un pilnveides procesu, kam ir bieži vien ir tā tirgus, varētu teikt, sapratība, ka ražotājiem ir ļoti izdevīgi, viņš ir dabūjis certifikātu, ierīces labi tiek piedāvāt tirgu. Tas nekas, ka viņu lietošanas pamācībā ir brīdinājumi un blakus efekti iespējamie, riski ir izvērtēti, bet ja nav šie tendenci ziņojumi, tad nekāda virzība eventuāli tirgu nenotiks tālāk progresa virzienā, un tāpēc ir domāts, ka šis ziņojums nāk, viņi uzkrājas, nevis katrās valsts datubāzē, bet vienotā Eudamed bāzē, un paziņotājs to uzreiz redz, un to viņš izvērtēs pie nākošās certifikācijas un nākošām ierīces attīstības termiņiem. Tas tā par tendenci ziņojumu, kāpēc viņi vispār pastāv. Tāpēc šis periodiskais apkopošais ziņojums, viņu arī ir iespēja lejupielādēt Eiropas Savienības mājaslapā, ar viņu iepazīties un izpētīt viņu saturu, bet tas arī ir iekšējais būtībā kompetento institūciju un ražotāja, kā es minēju, ziņojums, kad viņi savstarpēji vienojas, ja ir bijis kaut kāds negadījums, ir koriģējušās darbības procesā un atnāk kaut kādu ziņojumu par to pašu, kas jau ir noteikts, kur ir noteikts. Tā, nākošo lūdzu. Tātad ražotājs kompetentā iestāde ir vienojušies, un viņi konsolidēti sekos šiem ziņojumiem par līdzīgiem negadījumiem par to pašu ierīces tipu, kas ir zināms ir pamats cēlonis, zināms ir risku izvērtējums, un jau uzsākts kaut kad ir inicitēts pirms tam tā sauktās FSCA ziņojums, ko ražotājs sūta par koriģējušām darbībām. Tā, varbūt nākošo lūdzu, tad īsumā nedaudz par šo te mīrformu, ražotāju ziņojumu par nopietniem negadījumiem. Pašlaik aktualizēta ir 7.2.1 līdz vēlākas versijas, un es nevaru rādīt to saikni uz Eiropas Savienības mājaslapu, viņa tur ir, protams, šī 7.2.1, bet izstrādē ir 7.3 un 7.3.1 pat versija, jo šīs versijas viņas papildinās, viņas ir gatavas jau iesniegšanai Eudamed tīklā. Principā Vigilants viss modulis, visi viņas ziņojumi jau ir sagatavoti, ka varētu viņus arī pāriet uz Eudamed. Tā, nākošu lūdzu. Tātad, te mēs redzam aktuālu forma vēl tā nav, tā ir tā, kas nākotnē uz 7.3.0. Komisija pēdējā sēdē 7.3.0 formu papildināja. Tā, nākošo. Šeit mēs redzam, kādas varētu būt tās interesantas atšķirības, kas saistīts ar izplatītāju. Tāda ražotājs saņem no izplatītāja savu ziņojumu, viņš saņem uz kaut kādu pamatojumu, vai tā ir, teiksim, sadarbība ar ārstniecības iestādi, vai ārstniecības iestāde tiešā veidā ir signālu ziņu sniegus un informējas izplatītāju. Bet aizpildot šo te ir izmaiņas, jo jūs redziet, tagad sanāk tā, ka tur ir tāda sadaļa, ka mēs varam nospecificēt, kas ir iesniedzējs. Ne tikai sākotnējs ziņojums ārstniecības iestāde, bet arī cits. Un te redzam H sadaļā, tur lejā, atzīmēt, kas tas cits ir. Un dažkārt gadās tā, ka ražotājs mums atsūta, un viņš ir atsūtījis, ka viņš ir ārstniecības iestādē, piemēram, kāds no mūsu Latvijas izplatītājiem. Tur sija kaut kāda vitruoza, vai es tā piemēru pēc tie saku. Tādi dati viņam ir saņemti, tā izplatītājs ar viņu komunicējis un iedevis šādus datus. Tagad jaunajā formā ir nedaudz mainīts tas izvietojums. Nākošo. Tie obligātie lauki mums tur aprakstojošajā daļā, kur mēs aizpildām, tur zemāk, būs arī šī te jaunajā ziņojumā, kad notiks mašīna, ir tā sauktā starptautiskā medicīnas ierīču regulētāja fóruma izdotā kodu sistēma.
IMDRF kodu sistēma, International Medical Device Regulators Forum, kurā ietilpst gan Amerikas zāļu un pārtiks administrācija, gan Austrālijas zāļu medicīnas ierīču administrācija, Kanāda, Ķīna, tur Indija, viņi ir unificējuši kodu sistēmu, un šis kodējums arī tiks jaunajos ziņojumus ieviests. Šeit ir 7.3.1 forma. Šajā formā mēs redzam, ka ir liela diskusija novembrī notikušajā mūsu darba grupas sapulcē aizstāt vārdu ziņojums ar vārdu nopietnis, jo ziņojums savādāk un neziņojums regulā figurē, bet faktiski mēs runājam tikai par ziņojumiem, negadījumiem. Kā jau es minēju, tas ir tāpēc, lai ražotājs sūtītu vairāk tendenci ziņojumus, un lai ziņojums sūtītu tiešām par negadījumiem, kuros ir jāziņo tad, kad ir negadījumi notikušas kaut kādas sekas. Vai sabiedrības kaitējums, vai nāve, vai nopietnis paliekošs kaitējums pacientam, vai ietekmēts citi, kas ir sabiedrība, un tādā gadījumā tas ir klasificējams kā ziņojums negadījums. Tā, nākošo. Jā. Tad māras piemēri par to, kā mēs izmantosim. Nu, šis ziņojums, jā. Tur ir tā. Nokavēti laiki. Te es paņēmu vienu konkrētu piemēru, kur mēs esam saņēmuši ziņojumu no ražotāja, ziņojumu ar sekām, un mēs redzam, kādos laikos viņš ir iesniegts. Man jautājums, jūs varat atbildēt, kādos laikos ir ražotājiem jāziņo? Atkarīgs no negadījuma smaguma, bet es teiktu tiešām aprakstā pēc tam tā, ka redzēsim, kas ir noticis. Tātad mums ir jāsaņem ziņojums vēlākais 15 dienu laikā. Bet, ja tiešām ir nopietnis, tad 10 dienu laikā. Te ir salikti divi ziņojumi, sākotnējais un gala ziņojums atsūtīts. Kā redziet, laiks, kad noticis negadījums, ir 5. jūnijas. Ražotājs ir uzzinājis par notikušo 27. septembrī. Paziņojis ir, viņš it kā ir ievērojis paziņošanas laiku, bet viņš ir uzzinājis, ka viņš ir paziņojis 2. oktobrī. Tālāk jau gala ziņojums tāds, kad lieta mums pēc sarakstas ražotāju atrisinājās, tur mēs redzam, kad tas viss ir finalizējies. Nākošo. Tas ir šis pats negadījums, mēs saņēmām šādu gala ziņojumu. Kā jūs redziet, ziņojums ir tukšs, viņā nav neviena medicīnisko ierīci identificējuša parametra. Labi. Jā, te ir noslēptie lauki, te ir redzamie lauki. Rezultātā ierīce nav saglabāta. Mēs redzam, var nospiest vēlreiz. Tas nozīmē to, ka ierīce ir aizgājusi savu ceļu, kur viņas bieži vien aiziet. Ir tā, ka jau Cīrulis kundze runāja par to ierīču uzskaites žurnālu, un šajā gadījumā šeit ir implants, intrauterīnā sistēma, ja, kas ir 3. klases ierīce vai tagad pēc jaunā implantējāmā neaktīva medicīniska ierīce, viņai vispār būtu reģistrēties savā žurnālā. Tikai, diemžēl, ir tā, ka mums ir situācija, jāsaka, man nepatīk tas vārds, diemžēl, bet ir tāda situācija. Pēc ārstniecības iestādes norīkojuma pacients aiziet uz tuvāko farmācijas veikalu aptieku. Tātad tur brīvi nopērk intrauterīnā sistēmu, nekur tas netiek reģistrēts. Un tad, kad notiek negadījums, mēs nevaram atrast, kur ir ierīce. Vēl ierīce nav saglabāta, viņa nevar aizsūtīt arī ražotājiem izmeklēšanai. Tā ir reālā situācija. Situācija reāli tāda, kā jūs redzējāt, kas te rakstīts, vienu atpakaļ paiesim. Ierīci konstatē vizuālās diagnostikas atradē, ka viņa ir atrasta Douglas Dolumā. Ja jūs esat mediķi, tad jūs saprotiet, ka te ierīcē tur nekādīgi nevajadzēja atrasties. Labi, nākošu lūdzu. Jā. Šajā pat ziņojumā ir rakstīts, ierīces atrašanās vieta nav zināma. Es zinu, ko tā ierīce atrodas, viņa pārstrādāta. Labi, nākošo lūdzu.
Nu, te ir vēl viens līdzīgs gadījums. Te ir gadījums arī par reģistrējumām ierīcēm krūts implantiem, kuriem gan savukārt ir tā, ka viņam lietošanas pamācībā ir milzīgs apraksts, kur būtu jāsūta tendeņu ziņojumi. Nu, jā, šajā situācijā arī ierīce nav saglabāta, bet te vismaz ir tie tā sauktie IMDRF kodi. Tie starptautiskie kodējumi, mēs vismaz zinām, kāds ir bijis iemesls. Bet nu, tie kodējumi šifrēs vēl tālāk. Pašlaik gan tā sistēma nedarbojas īsti. Sanāk tā, ka ekspertam jāieliek liels darbs, viņam ir priekšā 6 Excel tabulas, pēc kuriem viņš atšifrē atpakaļ nosaukumu, kas ar negadījumu notic, kāds negadījums ir noticis, jo tur ir visi varianti salikti. Un otrā galā ražotājs savukārt arī skatās tabulās un saliek šos kodus iekšā. Nu, tas ir līdz brīdim, kamēr varbūt būs tā mašīna. Šī sistēma to darīs mūsu vietā kāds cits. Nākošo lūdzu. Jā, nu te arī mēs redzam vēl, tas ir tas pats ziņojums par šo implantu, kur mums nav zināms, kur tas ir noticis. Tad mums teorētiski nav nekādu iespēju veikt uzraudzību, ja vigilants procedūru, ja mums nav pamatdati. Tātad ir svarīga sadarbība. Šī izplatītāja sadarbība reizēm ir izšķirošā. Ir izplatītāji, kur tiešām sekmīgi strādā un sūta ražotājiem šos te paraugus pēc reimplantācijas implantētos ierīces. Un ražotājs viņus skatās un pēta un meklē iemeslus. Nākošo lūdzu. Tā, nu te es jau minēju par to, ka mums te ir noticis nopietna intervence, jā, te tātad katedrizēšanas procedūrā katedrs ievadīts un nākošo. Un savukārt mēs saņemam šādus te ziņojumus. Nu, te gan tā ailī mainīsies, kā jaunajā ziņojumā, kā es jums norādīju, tur būs precīzāk iespējas norādīt. Bet tāpat ir norādīts, ka ir iespēja ierakstīt, kas ir distribūtors. Un nevis jāatzīmēt, ka tas ir profesionāls un kāda slimnīca, un tad tur 4 vārdos izplatītājs ierakstīts. Tā mēs nezinām. Sanāk tā, ka izplatītājs varbūt savā birojā ir veicis šo te procedūru. Nu, protams, tas tā sarkastiski pateiks. Labi, nākošies. Un te ir tāds labais piemērs. Mēs esam saņēmuši kopā ar ziņojumu arī izplatītāja sadarbības protokolu ar ārstniecības iestādi. Ārstniecības iestāde ir atsūtījusi pilnu informāciju par to, kas ir noticis. Un ārstniecības iestāde pat nav sūtījusi signālu ziņojumu, jo viņi nav klasificējusi, ka tas ir negadījums. Nu, nav obligāti tas, ka signālu ziņojumu, protams, tas ir noteikts mūsu ministru kabinetu noteikumos, kādos gadījumos viņš jāsūt, bet ir situācijas, kad viņu var nesūtīt, ja mums ir, teiksim, šī informācija, nav lieki jāvestuļojas. Viņi ir pievienoti jau pie ražotāja ziņojuma, un ir skaidrs jau darbības veids, slēdzies, viss ir izdarīts. Nākošo lūdzu, kā pozitīvu piemēru savu nobeidzot. Kā redzam, arī termiņi ir ievēroti. Mēs redzam, ka ļoti saulēcīgi visas darbības ir notikušas. Nākošo lūdzu, tas ir no tā paša ziņojuma paņemts. Un labākais ir tas, ka beigās mēs redzam, kā ir atrisinājums, ir pamat cēlonis negadījumā identificēts, un ir izvērtēti riski, un ir izvērtēts arī, vai esošie riski ir adekvāti vai nav. Nu, tādi būtu jāskatās ziņojumiem, tad mēs varam šo ziņojumu slēgt un uzskatīt, ka ražotājs ir izdarījis visu, un mums ir bijis iespējas izvērtēt. Labi, paldies jums!